Labrīt! Mēs atrodamies Mārupē, pēdējā cielā 18, pie 2 stāvu ēkas ar kopēju platību 128 kvadrātmetru, kas ir rūpnieciski ražot pildīt koku kartes ēka. Būvniecība ir uzsākusies 21. gadā, 23. ir pabeigts un nodots eksploatācijas. Tad rūpnieciski ražot karkas, ventilējuma fasāde, savietotais jumts. Ēka ir projektēta un būvēta pēc pasīvās ēkas principiem, ir arī certificēta, un tā ir enerģijas pozitīvā ēka. Tātad šāds termins nekur arī Eiropā nefigurē, bet tā ir enerģijas pozitīvā ēka. Tas nozīmē, ka viņa patērē mazāk nekā saražo. Tad viņa tērē pietiekoši maz, bet arī saražo pilnīgi visu un pat pāri paliek. Tātad Energy Plus. Viņa arī attiecīgi certificēta pēc Passive House standarta Plus. Pār patēriņu, kāpēc Plus? Kopējais patēriņš visai ēkai 2024. gadā ir 7,6 MWh. Tas ir visa enerģija kādai. Bet saražots 9,4. Saražots 9, iztērēt 7. Uz jumta atrodas saules paneļi, ko no šeit neredz, varbūt no ārpuses, no otras puses pastīsimies. Pasīvās ēkas princips, tas nozīmē, ka maksimāli daudz logi ir uz dienvidiem, un uz ziemeļiem ir tikai viens. Tāpēc, kad logs ir gada griezumā pozitīva bilance, tikai tad viņš ir dienvidiem. Līdz ar to otrajā stāvā kur ir žalūzijas, arī austrumos rietumos, un pirmajā stāvā ir pārkare, tas ir pret pārkaršanos. Tātad salīdzināšanai ar normatīviem, tad Passive House certifikāts aprēķinas ir 15 kWh gadā. Nu, ja salīdzinā ar gandrīz nulles enerģijas ēku, tad būtu jābūt 50, nu te ir 15. Izmērītais 16. Starpība veidojas dēļ tā, kad iekšā aprēķinas PHPP ir uz 20 gadiem, faktiski izmērītais 23, 22,9 gada apkurs sezona, apsilta sezona. Tā, tad pa konstrukcijām. Grīda uz grunts ir dzelzbetona plātne, kas siltināta 30 cm ekstrudēta polistirola un U vērtība 0,1. Ārsienas ir rūpnieciski ražotas koka karkas, pamata izolācijas slāņa biezums ir 40 cm, plus 7 cm ir instalācijas slānis iekšpusē. Kopēja siltuma izolācijas slāņa biezums 47 cm. Siltuma caurlaidība 0,07. Jumts. Kopējais biezums ar instalācijas slāni no iekšpus 70 cm. Kopējais siltuma caurlaidība 0,05. Logi durvis, bet tāpat Latvijā ražoti, I2 Smartfin. Vidējā U vērtība pa visiem 0,65. Blower door tests, ja nekļūdos 0,16 gaisa apmaiņa, 50 pie 58. Par inženieru sistēmām. Viss tiek nodrošināts ar vienu iekārtu, ko sauc par kompaktu iekārtu. Tāda strādā tikai pasīvās ēkas. Tātad tā ir maza iekārta, varēs uziet augšā pasties, kas nodrošina gan apsildi, gan dzēsēšanu, gan karstūdens sagatavošanu un ventilāciju. Un ventilācija ir ar entalpijas siltumu, tad ar mitrumu atgūšanu. 85% ir efektivitāte siltuma atgūšana, 65% mitrumu atgūšana. Te iekšā ir 2 siltumsūtņi. Viens ir apsildi un dzēsēšanai, un otrs karstūdens sagatavošana. Ventilācija. Ventilācija regulējas pēc laika grafika, pēc CO2 un pēc mitruma. Un CO2 un mitrums tiek mērīts 3 telpās. Slapījās nosacīti, tad 2 toaletes, 2 sammezgos un virtuvē. 3 vietās tiek mērīts CO2 un mitrums. Temperatūra tiek mērīta katrā telpā. No tādiem papildus pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai vēl ir karsta ūdens cirkulācija. Tātad
cirkulācija, šīs te cūknis tiek vadīts gan pēc laika, gan pēc signalizācijas, nozīmē, ka nevis nav mājas signalizācijas, tiek pieslēgts, viņš tiek atslēgts. Un šādā veidā pēc izmērītiem datiem izdevās iekonomēt apmēram pusi no tās cirkulācijas patēriņa, kas bija sākotnēji neregulēta, visu laiku nepārtraukti griežot šo te karstu ūdeni sistēmu. Vēl no šeit neredzēs, bet zem paneļiem ir speciāli uzlikts gaišais segums, nevis tumšais, lai šo te temperatūru zem paneļiem minimizētu, jo paneļi efektīvāk strādā pie zemākām temperatūrām, nebūtu pārkaršos. Vēl par uzskaiti. Projektēt un būvēt šo ēku uzstādījums bija uzskaitīt maksimāli visu, ko tik var uzskaitīt. Līdz ar to šajā mājā ir, kā es teicu, 11 temperatūras sensori, 3 CO2 sensori, 3 mitruma sensori, 2 sensori temperatūras un mitruma ārā, zem paneļiem, virs paneļiem, meteostācija ar 8 rādījumiem un atsevišķi tiek uzskaitīti 19 elektroenerģijas patērētāji, grupas 19. Tad atsevišķi šis tiek uzskaitīts, es mēģināšu nolasīt, atsevišķi apgaismojums, atsevišķi siltās grīdas, atsevišķi plīts, atsevišķi trauku mašīna, vārti, veļas mašīna, leduskapis, mikrokrāsas, cepešu krāsnes un tā tālāk. Un pāranalizēt iepriekšējā gada rezultātus no enerģijas patēriņiem, interesanti tāda atziņa, diezgan loģiski, ka 44% no visas elektroenerģijas ir rozetes. Tad kaut kas, kas netiek atsevišķi īpaši uzskaitīt. 44% ir rozetes. Un rozetes ir kas? Dators, televizors, telefonu lādētā un tā. 44%. Protams, saimniecības tehnikas, kas ir visvairāk patērē. Kas ir saimniecības? Nu, tā kā tur žāvētājs. Sadzīves, jā, tur kaut kāds top 2 vai 3. Leduskapis. Leduskapis, un tieši tāpēc arī par tām rozetēm tas stāsts ir par to, ka tie lielie patērētāji, kas ir 2-3 kW, viņi ieslēdz īslaicīgi. Bet tāpat kā rozetes televizors dators, arī leduskapis visu laiku nepārtraukt. Tie vāti ir mazāk, bet visu laiku tas funkcionē. Labrīt. Paldies. Tad ir man pierakstīts pirmajā lapā ir izbūvēta aktīvā zibens aizsardzība. Mēs aiziesim stīvīt. Bet par rezultātiem. Gribēju tāds rezultāts dažus. Izņemot to enerģiju, ko es pateicu, kad ir patēriņš 7,6 un saražots ir 9 megavatstundi. Man ir sarēķināts elektroenerģija un gala enerģijas. Runāšu par gala enerģiju uzreiz, tad siltuma enerģija, kas šai ēkai ir vajadzīga. Apsildes enerģija uz kvadrātmetru gadā 15. Kā bija plānots, tā arī ir, nonormēt uz 20 grādiem. Karstā ūdens patēriņš ir 18. Un šis ir tas gadījums, ko es visiem saku, ka šāda proporcija ir tikai un vienīgi pasīvajās ēkās. Karstais ūdens ir vairāk nekā apsilde. Normāli tā nebūs. Bet šeit tas tā ir. Dzēsēšanas ir 3 kWh gadā, ventilācija 4. Apgaismojums nepilni 2. Nu, un šādā veidā tad visu enerģiju kopsumma, ja mēs runājam par elektroenerģiju, enerģiju tad uz kvadrātmetru 19. Un tagad par naudām. Izmaksas. Ikmēneša izmaksas ir 2 gadu laikā. Es salieku tādu grafiku atkarībā no ārā temperatūras. Vasaras mēnešos, kad apsildes nav, izmaksas ap 20 eiro. Pār visu. Un tad apsilde, ventilācija, karstais ūdens, viss apēc. Pašā augstākajā mēnesī, nekļūdos bija februāris 24. gada, ārā temperatūra tajā mēnesī bija -6 grādi, tas pats augstākais mēnesis un pilnīgi visas izmaksas, kā tas ir, 75 eiro mēnesī. Baidos, ka no patēriņa datiem man tas ir viss. Es varētu pāriet pie jautājumiem.